Latvijas izlējākā spēles rezultātu. Zabūsovs saspēlējās ar Freigrāsdavu Patriks. Priekšā neizdevās Latvijas izlasē šo uzbrukumu nošķirts un lielā ātrumā. Jāatkārt dodās Edvards Strālmaks, vai paspējas mēties vārti izdodās Igaunijas izlasē. Sinoks jaunākais gandrīz pārspēja Mareku Mītenu. Uzspēlts ar vidu. Izdodās Zabūsovs, pirmai tik pierīs Zabūsovs, eleganta apmāda Molderu un 2 gūt vārti. Labi iespēja Hatriku gūt vārtikam Zabūsovam. Razgals atspēlē apakaļ un šeit savā ziņā kuriozā veidā arī pieslīd. Paskatīsimies, vai arī šoreiz. Nē, starp kājasargiem, bet tik un tā precīzi. Laiki iespiež uzbrukuma zonā savus pretiniekus latvieši. Un šeit vārti. Pieslēdzās Sants Ilmans un arī to pietur, atspēlē skrējuso malu Balīnski. Balīns ar māju stiptīgi garām savu prekspaudē, metiens vārti! Un visa Jānis Balīnskis gūs Latvijas izlasējas 6. vārtus. Viņš pazēlo Igauns, jo likās, ka jāaptur spēle, bet Zīle. Eleganti. Elegants saspēle. Šeit labi ar Nuju nospēlē Mareks Mītens. Bet šeit gūst vārds tomēr Pocinoks. Turpinot atgriezīšanās Igaunijas komandu un īsā laika posmā 2 gūtu vārti. Izlausies līdz vārtu priekšai un šeit arī Ulis Balīnskis. Visticamākais pieliek lielu treknu punktu šai spēlei. Un ja Sants Miltovičs nekļūdās, tad hatriks Ulim Balīnskim.